katrs kārts mēs gribētu zināt, kā tu jūties, vai kāds ir tavs kāda ir tava iespaidi? Es varu atbildēt to pretjautājumu, kā jūties tu. Ak, Dievs, labāk nejautā. Otru reizi man prasa, kā es jūtos. Nē, es jūtos labi, viss kārtībā. Ir interesanti pabūt ik pēc 3 nedēļām, 4. Tā kā es jau kā veterāns arī žūrīs 5. reizi, kur grupa Between the Lines 4. reizi, un tad es vienu reizi pa priekšu viņiem eju. Tā. Es tev pārtraucu. Nē, es gribēju teikt, ka diemžēl 6. atlases kārtā es nevarēšu tikt ierasties, un tad grupai Between the Lines ir iespēja man panākt, un es viņiem to novēlu, un es ticu, ka tā 5. reize viņiem būs tā veiksmīgā, jo es te aizkulisēs mazliet dzirdēju sarunu par to, ka vienas citas grupas čalis prasīja vienai no, kas saprot, Between the Lines meitenēm, vai tu viņas vēlreiz mēģinās. Un tad es tā jūtu, ka tur jau tādas šaubas parādījās, bet es gribu teikt, ka noteikti tas ir jādara, jo ziņā vienmēr arī tajā pēdējā vagonā vilcienā var ielikt, un tā kā to arī viņām es novēlu. Vai, cik mīļi, jā. Klau, vai tu skatoties visu šīs atlases kārtas, esi kaut ko novērojis tādu, ko pat tava grupa varētu mācīties no jaunajiem, vai ir bijusi kāda fiška tāda, ko viņi izmanto, vai kaut kas tāds? Nē, visādas interesantas lietas šo visu atlases kārtu ir kaut kas gadījies, ir gadījušies interesantas lietas, gan frizūrās, teiksim, kur es tur biju baigi īpaši tev nav cerību. Kur es tur baigi nekonkurēju ar to visu, jā. Bet ir arī bijis, gan ir bijuši tādi skatāmi un klausāmi ģitāristi, jā. Arī šodien viens čals tur parādīja diezgan spēcīgi. Pareklamēja, atceries. Manuprāt, tā bija grupa Rescue. Un čalim tur tiešām bija tur pedalboards diezgan nopietnas, un tas viss tas skaņas tur un tās pirkstu kustības un tā tālāk, tur bija ko redzēt vispār. Tā kā, tas bija interesanti. Ir katrā atlases kārtā ir kaut kas, uz ko ir vērts. Uz visiem ir vērts skatīties, bet no tāda rakursa, ka tu skaties un saki, tas ir kaut kas interesants, tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas svaigs un tā tālāk. Tā kā es jau arī neesmu nekāds veterāns, lai gan uz skatuves ir būtis diezgan ilgus gadus, bet pašam jau tikai vēl 25, tā kā es domāju, tik rāk nav. Skaras, vai ir tā, vai tu tici tam, ka ja tu esi labs, tad tev pamanīs neatkarīgi no tā, vai tu piedalies kaut kur vai nē? Ja tu esi labs, tad tu esi labs, jo es esmu ļoti bieži dzirdējusi, kad grupām saka, ko tu piedalies, ja tu būsi labs, tev pamanīs un sadzirdēs vienalga. Kā tu domā, tā ir vai nav? Nē, ir dažādas tie stāsti un tās versijas, kā tu vari līdz kaut kam nonākt. Latvijā īstenībā tieši ir šādi kaut kādi konkursi, vai ne? Un ir kaut kādi konkursi un tādas lietas, kur tu vari tikt pamanīts un tev ierauga un tev sadzird. Tālāk tev iedod kaut kādu iespēju ierakstīt dziesmas studijā vai vēl kaut ko, un tad tas tev paver ceļu. Ķēde vai ne? Latvijā tā viss ir faktiski tādā, es nezinu, cits teiks pareizā, cits teiks nepareizā sistēmā, jā? Ka tas viss sākās no kaut kādiem parasti, ja tās ir Rīgas grupas, tad Rīgās arī kaut kādās vietās, tur depo vai vēl kaut kur, vai un tā tālāk savukārt ārpus Rīgas, jā, teiksim, tas ir kaut kādās savās skolās, vai savos kultūras namos vai vēl kaut kā, un tad tu pamazām to ceļu kāpa, ne? Viena no lietām tālāk sako jau, teiksim, rādies vai kā priekšnams, vai ne? Ja tu izēji priekšnamu jau, tad tas ir tāds liels leciens tev uz priekšu, un tad tālāk jau uz tevi citi sāk skatīties, vai ne? Citādāk jau ar tādu, reku, tad tu esi, kā saka, ir tāds konkurss arī, tu esi pamanīts, un tad tu esi pamanīts, vai ne? Un tā kā ārzemēs bišķi citādāk, vai ne? Tur paņem vienkārši kaut ko labu, uztais viņu vēl labāku,
protams, ieguldot liels naudas daudzumu tajā visā iekšā. Un Latvijā, protams, nav tādas ierakstu kompānijas, kuras, teiksim, tur tūkstošiem latu grūst kādā iekšā. Ja tev ir ko pateikt un tev ir tas sakāmais un tev sanāk, un tu vēl trenējies pie tā visu klāt, tad mēģinājumi notiek, viss notiek, tad agrāk vai vēlāk tad kaut kādu saules gaismu ieraudzīs no tā mēģinājuma. Varbūt nedaudz paturpinot šo pašu. Es zinu, ka ir šeit grupas pārstāvji vairāki, kuriem tu esi autoritāte. Gan kā mūzikas autors, gan kā dziedātājs kā tāds. Interesanti dzirdēt. Nu, lūk, varbūt tu uzreiz varētu 3 vārdos pastāstīt, kāds bija tavas grupas, jeb ēnu ceļš līdz lielākai skatuvei, jo jūs tomēr zini jau visi. Nē, tas īstenībā ceļš ir 2 posmos, un viņš ir garš bijis. Jo grupa Ēnas ar tādu nosaukumu, ka Ēnas radās 99. gada novembrī. Man bija 15 gadi, šī gada novembrī būs 10 gadi. Tad tie pirmie 5 gadi bija, kur mēs spēlējām kopā skolas biedri, ja, un kā daudz arī redzēts, šeit grupas ir redzēts. Un savukārt tas bija pirmos 5 gadus līdz 2004. gadam. Tad bija kaut kāda pauze pa vidu, kad likās varbūt kaut kas tā, to, ka es iešu tālāk, es zināju, bet, principā no tā paša sākuma sastāvu palikuši mēs esam ģitāristi divatā, vai ne? Pārējie cilvēki ir mainījušies, un, principā, tā jaunā jubileja mums skaitās 2005. gada 1. septembris. Tā kā šogad būs 4 gadi. Kaut kā tā, protams, tur, kad mēs bijām 16, 17, 18 gadu veci, protams, tur vēl, tu pats no sevis varbūt to jau jūti un gaidi, bet citi varbūt, skatoties no malas, kuriem jau ir vecāki cilvēki, viņi tomēr redz, ka tur tomēr tā jauneklība, kas ir īstenībā arī laba lieta īstenībā, jo tas viss dod pieredzēt daudz ko vienkārši. Arī tas, ka, piemēram, ir visādi festivāli un konkursi un tā tālāk, tam visam iziet cauri, un tas ir tā, ka tu kaut ko sasniedz, tu zini, ka tu to esi pats izdarījis, un neviens tev nav neko aizlicis labu vārdu vai samaksājis prāvu naudas summu vai kaut kā tā, kā dažreiz mēs notika. Bet, kad viss iet pa pakāpieniem, un, protams, tad, kad uzsākās šo jauno ēnu ceļš, vai ne, pirms 2005. gada 1. septembrī, un tad savukārt tas jau bija tur jau tev bija, kā saka, vairāk pudu sāls izēsti kopā ar daudziem, un tad ir pieredze, tad ir pārliecība pa sevi rodās kaut kādas skatuves, teiksim, es kā no solistu pozīcijām skatoties var teikt, ka ļoti svarīgs moments ir komunikācija publika. Un gan dziedot, gan starp dziesmām, ja? Un svarīgākais ir tas, ka nebaidīties teikt, kas tev ir uz mēles. Labi, ja tie ir lamu vārdi, varbūt cilvēki nespratīs, bet ja tev ir kaut kas sakāms, tad pasaka to tajā brīdī. Jo cilvēkiem ir viens, ko viņi dzird, un otrs ir tas, ko viņi jūt. Un ja viņi jūt, ka tu esi patiesas tāds, kāds tu esi, un tu nemēģini no sevis kaut kādu labvakar, cienījamā publika, kaut kā tādu baigot tādu švītiņu notēlot, ja? Ja tas vienkārši parasts normāls cilvēks, kā viņi saprot, tas ir normāls cilvēks, viņi var klausīties, un visi kārtībā, mēs saprotamies. Tagad tā, tas ir tā, manuprāt, tāds ceļš ir, un arī komponējot dziesmas, piemēram, tagad es ik pa laikam atceros to, ka es esmu komponējis vēl 16, 17 gadu vecumā. Tagad skatos to, ko es daru tagad, jā. Protams, tur ir patīkami, ka tu jūti, ka tu arī attīsties tajā visā. Bet sākumam vienmēr ir jābūt. Ir jābūt tādām dziesmām, varbūt arī pirmajām, kuras patīk tev un tām labākajām čomām, bet citiem viņas liekas varbūt stulbas, jā. Bet, ja tu konsekventi ies uz augšu, tad viss arī notiks un arī tā. Skaties, tad jau sanāk, ka ēnas ir labs piemērs jaunajām grupām, kam nevajag atmest cerību, vai ne? Un vai to darīja kaut kādā 10 gadus, tā kā jūs to darījat jau no 15 gadu vecuma? Jā, principā
principā, mēs to pirmo periodu neaizmirstam, bet mēs viņu tagad īpaši vairs nepieminam. Nu, tā, Pasmaidam, tas bija sen un tā nav taisnība. Nē, tā viss ir taisnība vienkārši tagad. Mēs līdz ar 10 gadu jubilejas sasniegšanu, mēs nocērpjam tos 6 gadus nost, un tagad vienmēr visās intervijās teiksim, ka mums ir 4 gadi. Nu, grupā jau.